parasti automašīnām mums parādās tepat aiz muguras. Nu, diez vai mums pietiks laika apskatīt tagad vienā parādē, bet jā, mums tas ir jāredz automašīna, pēc automašīnas ripīja iekšā un šie T46 spēkļi un ar dūmsvecēm nokraut, tas tikai rāda to, ka tur būs kapiņš. Tur iespējas arī Edgars Dzēgūzē. Jā, vienkārši pelēkais vairs nav nemaz vienkārši pelēks, ir ļoti raibs, šis ir tas pats. 5. BMW ar pūciņu, valsts reģistrācijas numurzīmu un čempions pagājušā gada šie dūmi. Aigars Vābe, viens žūrijas loceklis, Jānis Taukulis, otrs žūrijas loceklis un aiziet tur Cirnaviņš un te jau Roberts Vīdols. Iegriež savu Subaru RA imprezu. Turiet savus video kameras rokās fotografēt, tas ir kā pēc tātad Roberts Vīdols. Džeks, kurš izliekas kaut ko saprot no mašīnām, saturveidotājs, režisors, arī Koda Liepainieks 2013. gadā. Viens no flagmaņiem. Loceklis un viņa Subars iegriežas, viņš atroda centru un aiziet, un tāpat arī šie Dula Jēkabpils puiši. Viens dedzina, otrs griež apkārt, Jānis Taupuls virpuļo, Normons Švābi ir uz vietas. Tur visām brīvi vicinās, nu tā kā mēģināt izgaņāt dūmus. Tāda notavs, jā, šeit notiek tagad trancis. Es domāju, kara laikā pat šis Lindaugs tam, kam viņš ir būvēts, nepiedzīvoja daudz slodzes, kādu viņš piedzīvo šobrīd. Šodien visu dienas garumā, kas tur notiks, ka šīs jaunīgās automašīnas tieši tā pilnu pedālu un virpuļos, jā, pa šīm šauriem vietām. Aplausiem mūsu žūrijas locekļi Normons Švābe, Jānis Taukuls un Roberts Vīdols. Zinu, kas notiks, kad brauks tie dolie dalībnieki. Nu, tātad pastāstīsim par mūsu žūriju vairāk. Kas tad ir Normons Švābe piedalījās. Starts ir dots un rīteņi sāk degt, redzami. Aigars izvēlās braukt pa trajektoriju, viņš vicināt uz rīti savu balonu, BMW tikmēr degt. Arturs stāv pilnīgi uz vietas, pilnīgi nekustīgi, iespējams gatavojās kaut kam lielākam, uz to mēs redzēsim. Mums izstājas jau pašā sākumā. Un redzam, Arturs Šuvenovs tikmēr kurina kārtīgi. Arturs nav izdomājis, mēs klinti krūmos, deg riepas. Ļoti negaidīti notikumi, tātad kamēr Aigars skatās dzinēju problēmas, tikmēr Arturs mierīgi dedzina. Jā, tad dīzeļ dzinējs gana klus, gana mierīgs, redzam līgana gaita un varbūt pat ekonomisks sanāk šis brauciens. Nu, laikam klusākais no visiem, kāds mums šeit ir bijis, nu deg pamatīgi. Nu, tā ir tehnika. Tu principā par šo laiku esi 3 motors nomainījis, gatavojoties uz šo pasākumu un pa nakti testēji. Vispār mēs bijām aizbraukuši līdz ziņām, viņš visu laiku bija ļoti uzvilkās, jo viņš ļoti gribēja sev labi parādīt. Vecīt, man ir ļoti žēl, bet tu vismaz izbrauc uz starta. Parādīja, ka var atbraukt vismaz uz stejienai un cīnīties, uztaisam milzīgas ovācijas garajam. Viņam mīl, viņš ir mūsu pagājušā gada čempions, veicīt malacis, ka cīnījies līdz galam. Grib kādu pasveicināt, varbūt? Tehniku. Meklē 1.9 turbo dīzeļu motoru, ja? Būs cits, nafik pietiek. Paldies! Aplaus garajam! Kūp tur visu un rājas nos galvenais, lai pusas viss šito tusiņi iztur un dzēgos jau sev raksturīgā manierē un tur atkal visi krāsēni tikai citās krāsās sīlo krosā iznāk ārā un tur nekas nenotiek laukuma kreisā pusē un tagad tikai sākās novēlot starts Sandpuriņa izpildījumā, bet Edgars Dzēgūze tikmēr te iekrāsojas visu ir pamatīgi zilās krāsās. Wow, kas tas ir pa tusiņu auto riepu izpildījumā, nu ko Dzēgūze uzšauj, bišķi popkornu izspūtējā un turpina saslēgt citus rokas. Protams, citi apgriezieni un arī citu dūmu amplitūda parādās PT46. Tātad Sandim Puriņam arī kaut kas neiet, kaut kas nav, kaut kas raujās nost Dzēgūzem, tikmēr visi kārtībā. Jā, 5. BMW griežas, tur viss notiek. 4 dzinējs V8, ap 300 zivspēkiem ir zem kāpošam šim raibējam 5. sērijas BMW
automobīlim. Un, diemžēl, jā, Sandim Puriņam, nu nekas pa galam nesanāk. Jāsaka, tur kaut kas aizies, bet nav. Un akmeņu lido žūri izvairās, galvenais aizsaka brilles, nekur nepazaudēt. Un neko jau neviens vairs neredz, viss ir vienkārši zilās krāsās. Un smaržo pēc domiem, man tūlīt laikam pazudīs sāmāņa, kā deguse dedzina. Tas ir kaut kas pār saprātu robežām. Un tur jau tur rītā arī riepa beigsies, jaudu uzsit pa buferu apakšu un dzegus apstājās. Aplaus Edgaram Dzeguzam, vīrs norojas, cēlies, Dundegā dzīvo, atrauc ar ziliem dūmiem ar lielu jaudu. 4 motors V8 iegriez stātos aizmugurējos radus, ka mēs vairs paši savus dūmus. Nu, nākošais pāris gatavojās. Tātad Jēkabpils mums ir laukuma labajā pusē, Jumprau mums ir laukuma kreisajā pusē, dāmas gatavs, pilots gatavs, skatītāji gatavi, viss savs telefons pacēluši, lai filmētu 3, 2, 1, šaujam vaļā! Aizies Kristaps Rušs, sāk vienkārši, ka nekustīgi rietēzinās. Tikmēr otrā pusē Rais Veicams, tieši savu ešaties nešu, lai vienkārši automašīnu rietīgi, bet autos ar signālu un apmīnuši. Uz visām pusēm, tas ir iestrādījumi. Un tikmēr Dūrus attaisnos vajās. Kristapa Rušs automašīnām, kas pa dūmiem, un mēs izdarām, ko nevar redzēt. Dūri visu paņem, visu sēdumu. Tik daudz dūmu prieku, lai nekad nav redzēt, nav patraukumā. Es domāju, ka ugunsdzēsējs šobrīd vispār nesaprot, ko darīt, dzēst, nedzēst, vai vienkārši saprast šo situāciju. Arī Rūšķīs dedzina nopietnu savu E36-9. Un pa stāvieniem, nu tad no izplatēs, vai pirmsuļu māsli. Vispārējais sadals ārš griežās un redzam, parādās skatam. Un bravo! My head in a hoodie, my shorty a goodie, my cousins are crazy, my cousins like boogie. Life is amazing. Nu, ko tad žūrija ir lēmusi, un es to paziņošu. Uzvarētājs šajā braucienā ir atrodams laukuma labajā pusē. Rais Veicams, aplausiem, gaidām tevi arī fināla braucienā. Kristap, tas bija svērām, bet tev vēl iespēja atgriezties šajā Blue Shock Race izaicinājumā. Divi, viens un aiziet! Mercedes iesāks jau savu dēļu, un Mārtiņš tikmēr aizvedzina viss, kas jāizvedzina dūmus, iekūrus, ir tikai jāsaka arī neaizvarēs, rātī iekūrusies. Tikmēr Mercedes jau dara savu darāmo, vispār neko netaup, tur aizvedzina Oswald ēks, riekos, jau pie Oswald un Mārtiņam Pauderam kā iegriezos, trēmēji noskaist, pirmais pats kilometriem, kad atceramies, ka Pauderam ir vairāk norezināt, elementi šeit nav nepieciešams tik daudz. Un Mercedes dēgs savus virsīgos. Jā, kas pa dūmiem, kas pa krāsām, un Jāškačs, jā, pilns salons ar dūmiem, no salona nāk dūma ārā, kā no pārpildības ar rāda Mercedesam. Parasto melno E36, tin, un tur izskatās, ka resursu vēl nav ne tuvu beigām, tur visi kārtībā dūmas veids rotā šo automašīnu, un aizmugurē riteļu vienkārši izrāda visu sirdsspēks, kas ir atrodams šī automašīnas pārsaka. Ļoti ķīpisks BMW, ļoti skaists BMW, un tas viss jūsu uzmanībai skatītāji ar aplausiem mēs varam pavadīt, protams, šo dēju, autodēja mūsu autos priekšā notiek Mārtiņa Kalivera izpildījumā
diemžēl Mercedes ir klusāks pa klusu. Par to ir ļoti žēl. Nu, avārijas gaismas deg arī Kalivera auto, bet tas jau gan ir šova elements, nevis kaut kāda problēma zinējā vai transmisijā. Un arī skatāmies diski, netipiski skaisti, ja parasti griežu tādiem nesmukiem diskiem, tad te ir viskārtīgās spīdīgas nopulēts plaukts aizmugurē. Bet laikam ies līdz galam, kamēr šis skaistais disks atcīnīsies par asfaltu. Nu jā, tad, protams, ka tā nekas netiks pārāk samaitāts, bet skatītājiem, kas par šo atliek vien noskatīties uz šo skaisto E36 plosīšanos. Nu, kāds var saskaitīt, cik reizes jau ir apgriezies šis BMW ap savu asu, nu diez vai ļoti daudz, un tas riepas laikam ir no čūguma taisīts, nu nebeidzās nekad. Nu, vai nu ir riepas, vai nu radiators. Tas radiators mums jau izskatās, ka ir bijis ļoti daudz šādi gadījumi. Nu, ko aplausi, izskatās, durvis ir atvērts, tad jau laikam ir finišs. Tas laikam ir iebraucis kaut kāds reizes čalis. Nē, nu, tur kaut kas nav. Es domāju, ka vajadzētu kaut kādus iesaistīt. Nezinu, kaut kādu augstāku pārstāvniecību. Kaut kas tur nav kārtībā, ne? Vienkārši iebrauc. Kāds redzēja, varbūt no kurienes ieradās šī automašīna skatītājiem? Viņus nav pieteikumā. Viss kārtībā, viss kārtībā. Policija ieradusies un tu līdz šis pārgals saņems par savu nodarījumu. X5, šitā var kurināt, kurš šo vispār varēja iedomāties, nav nejausmas, no kurienes tas ir radies, kur tāds automašīnas būvē. Un kas ir pilots šādam automobīlim, es ceru, ka policija to pēc iespējas ātrāk noskaidros. Nu, tas nav normāli, ja mums šeit notiek sacensības un iebrauc vienkārši X5 un ne tikai nostājās pa divām stāvvietām, bet kurina riepas un kas pa sprādzienu, nu tur riepa aizgāja pa gaisu. Nu, es domāju, ka policija vajadzētu šito nokārtot, nu tas nav pieņemams nevienam. Cilvēki samaksājuši ieejas biļetes un te viens plosās, kur grib. Jā, policija ir ieradusies, es domāju, ka man arī laiks iet noskaidrot, kas tur notika. Un nav arī valsts reģistrācijas numurzīmes. Policijas kungs, varat kaut ko? Šitas ir baigais negantnieks. Pastāv viņu riepām. Tur taču kālais nav palīdz. Redzēji? Jā, riepas vispār nav. Neviena otra priekšpiedziņa, man liekas, arī nav nemaz kārdāns norauts. Es domāju, viņam ir 15 dienas, jāatpūšās puikam. Moškalēņš pēc tas atpūtas aizbrauc Sailu un Telp, ne? Jā, bet kas ir šofers licenci? Sapsolos. Turiņ patās, tu brauks uz Sailu un Stenta kodās un paņems jaunu kontaktu, pirms tu brauks ārā. Es pats šodien kopā ar daudz neesmu dabūju. Es būšu labāk. Skatītāji, es noskaidrošu, no kurienes šī automašīna. Kas jūs? Kolēģis. Tipiski. Esmu redzējis šāds kolēģis kaut kur jau krustojumos un taisnēs un vēl visur apjos, malās. Robert, kas tas bija? Nu, nesankcionētas darbības. Īstenībā šis te X5 ir, man liekas, vistākākais X5, kāds vispār pasaulē ir redzams. Tur ir baigi trakās lietas sabūvētas KKK darbnīcā Rīgā, kas ir džeki, kas būvē pašas dūlākās drifta tačkas pasaulē. Un tad galvenais inženieris Hars patās arī īstumā ir, kurš tur šeit neko negrib runāt, bet ideja tāda, ka tas ir nereāls zvērs. Tas aparāts tur ir Korvetes Breims, tur ir Emkas divs, tur viss ir pilnīgi savādāk. Tā kā uztaisām aplausus tai tačkai!
Jā, tas bija vareni no sākuma nesaprot, kas notiek, kā reaģēt, varbūt nomest mikrofonu un vienkārši doties rietumu virzienā, pārspēlēt ātrumā, ne, tad es ieraugu šeit augšā Hari. Jā, Haris tas čalis, kas HKK Racing Team, varētu teikt, viens no galvenajiem. Ideja, darbs un materiāls, viss vienā varētu salikt šis cilvēks, un šeit ir arī gara darbs, X5 pārvērties vienkārši pa mežoni, un paldies Dievam, ka uz Sailu un policija, Dainavs arī nečuču mājās uz dīvāni ir ieradies atbalstīt pasākumu, novērst nekārtības, tā arī stila policija. Šo stila policiju arī, protams, varam redzēt eksotiskajā parkā. Stila policija esot kolēģis. Tiem kolēģiem es nezinu, kā tur ir. Neko nedarīt, iekasēt grib. Stila policijai deg riebas. Es nezinu, vai kāds ir mēģinājis kādreiz pierunāt policiju nodedzināt riteņus, Roberts tikko to mēģināja izdarīt. Pamēģiniet jūs kādreiz uz ielas pieiet policistu kungs, jūs varat nodedzināt aizmugurējos ratus. Viņš teiks, jā, nav problēma, valsts sapratīs šito gājienu. Noteikti tāds atbildes būs. Ko mums jāiet tālāk sacensību? 2, 1 un aizķīro. Šojam vaļā! Un tas tiek arī darīts ap BMW. Varētu teikt, identiski iesāk savu sacensību. Ja iepriekšējā stāvjos vietas desmai šitie sāk kā traki vilki no ķēdes norājušies mētāties uz visām pusēm. Gan 46, gan 36 virtūra neteiks nekādu protestu un esot oriģināli dzinēji abām mašīnām. Nezinu, kurš tam man noticēt, es tam neticu, un to mēs arī redzam, jā, deg un atstājās 46, bet riteņi nav apstājušies, tur nāk dūmi beļās, un glezno, tiek veikts gleznojums. Es ceru, ka tā sieviete, ko viņš uzgleznos, tur kūpinot, būs tikpat skaista, kā ir dzīvē, bet tikmēr trūslis mauc vaļā savā Jelgavas stilā, tur dūmi pa gaisu, es domāju, līdzutējā pusē absolūti neko neredz, un tāpēc nesaprot, kurā pilsētā atrodās, un gleznojums to dūmi, kas par pieeju atbildēm stāv uz vietas, vienīgi trūsmas ir pēc darba. Attiecīgi Konstantīns glezno, ja Picasso darīja visādas lietas, tad Konstantīns varbūt ierakstīs savu vārdu vēsturē ar šādu iegājienu. Riepas, protams, no tur un arī temperatūrai nav nekāds problēmas. Kuram pirmārpus arī braukšanas laukuma labajā pusē Jēkabpils braucējs Konstantīns Krasovskis iet uz fināliem. Paldies arī Erīnam Trūslim par kārtīgo braucienu un uz atgriešanos. Es ceru, tu biji jaudīgs, mēs tev gribam redzēt tātad kārtīgi, tev būs jāpašau vaļā kārtīgi no sirds. Jā, vīri uzlaid ne pa jokam. Viens un aiziet, sākās Mazda pret Volvo. Mazda Eriksa rotors zinājis un tas pa izpūdai. Tur no Latvijas karot nāk Latvijas krāts ar sarkans klaids. Bet kā Volvo stilina, tas Volvo deg kā nenormāls un griežos. Kurš varēja domāt, ka tāds katapults viņums uz grandas ceļiem, bet izrādās arī Pūrnovu kā Volvo ir piemērots un Mazda Eriksa strūkumu izstrās. Viss kārtībā iededzināja Mazda arī. Bet Volvo tīknāk jau ir otrais piemetiens jau, malka tiek nāsta kāpuļos. Tad, kad šeit bija līdlauks savā darbībā un varbūt nosēdās kaut kas līdzīgs iznīcinātājiem, diez vai tāds troks, ka šeit bija dzirdams, kāds bija tagad no šīs RX-7 no rotora dzinēja caur šo milzīgo izpūtēju, bet Volvo tikmēr deg un deg un deg un deg un cik viņš ilgi degs, tur jau nāk kaut kāda dīvaina dūma pa izpūtēju ārā, tur nāk kaut kas jau no cilindriem pa taisno. Cik daudz dūmu no apjomā, es domāju, to izmērīt neviens nevar veselu čupa jau aizmugurē ar nodedzinātiem riebu kordu gabaliem, gumija lido uz visām pusēm, izskatās, ka tam Volvo ir nebeidzam
vai tās resursi nopirkts kaut kur Lidlā uz akciju varbūt. Kas to lai zina un bez problēmām. Šis Volvo gan labi dzēsējās, gan labi tinās un vēl labi uzšauja. Ar aplausiem. Aplaus noteikti tukuma puses pārstāvim. Ar aplausiem jātiek pavadīt no žūrijas puses. Varam, protams, uzgavilēt neko. Ar aplausiem sagaidām savējo sportistu. Jums pagājuši, ka tāds nebija, šogad ir. Jā, jūsais priekulnieks Ingars Kristutis ierodās savā boksā, kreisajā pusē, labajā pusē Dāvis Kalniņš no Rīgas, zem Kapotele pārstāvis, un tātad ļoti jaudīgs, bet mazliet mazāk jaudīga automašīna, visi gatavi, telefoni pacelt, redz, viss notiks, tūlīt 3, 2, 1, un aiziet! Viss sākās, un jā, tur bija gaidāms priekulnieks, kādi pašā lajā, nu tur bija griežos pūšies, jau iedancina savu automašīnu, un Kristuts, protams, izkāpj ārā, tur vairs nav saprast, kur ir salons, kur ir sēdeklis. Aplaus priekulniekam, bet Dāvis vēl turpina teicināt. Protams, nevar salīdzināt ar riteņu vienā minūtē, un cik ātri griežas Dāvi, bet Dāvis un Malacis arī svilina un mētā savu BMW uz visām pusēm, aizmugur raustās, nu kā tāds tikko skrien pagalmu, tāpat arī Dāvi BMW. Mētājās apkārt no vienas puses uz otru pusi. Un Dāvis Kalniņš turpina. Izskatās arī Kristuts ir izveidājis salonu un arī, tad viss notiek Rievi. Krievi Ilkoni iet vajā, Kristuts nedomā padoties, ļoti skaisti izskatās dromos paslēpums ir šī ringeļās. Un Dāvim jāviena viņa pasaka, viss pietiek, es eju atvaļinājumā, lai uz kapiņiem un ārsta, viens gabals no ārsta. Un Kristutim ārprāts, kāds tur iepagais, viss no riepām jācer kāds 3 gabals un vājusies, kāda izskatās aizmirē riepu. Kā tāds troksējs noraustīts un paskatieties uz Dāvi automašīnu, tur viens gabals nav no ārkas vairāk palicis, tātad virsbūves elementi pamet čatu. Nu, tos, kas nebija aplausi šiem dullajiem braucējiem. Automašīnām ir caurumu virsbūvēs izsisti, protams, tie ir un noslāps uzreiz. Kas tad tas? Ka nekas. Izrādās kaut kas tur trūks. Izdarām, zin kā? Kas ir...
visticamāk, un tā visticamāk ir pārkars uz eļļa. Uz pārkars uz šo motoru parādās arī liesmas. Jā, tur liesmas ir eļļas, viss notiek. Un kaut kas vēl griežās, tā kā motors turpina kustēties, protams. Man tikko paziņoja 50 zivspēku. Es pateicu tikai, man uzreiz piesolīja visādas lietas. Nu, ne tās labākās, protams, bet, nu, zinot, man meistarī braukšanā, man piedāvāja izbraukt, tas beigtos visticamāk ar ātru nāvu pirms laika. Un, nu, jā, tas viss ir no tā, ka viņš ir ļoti viegls, tāpēc un visas šīs virtuālās video apritas. Un tad, lai viss šis turpinātos, protams, mums tie video ir jāuzņem, tāpēc atgādien visi, kas liek kaut kādas storijas, postus, lūdzu ietekojiet Pūr Baltics Burnout Challenge, lai mēs varam parādīt jums pēc tam visiem citiem, kā tas izskatījies no jūsu skatu punkta. Nu ko? Kamēr es te murminu, tur visi sakārtojies. 2 elektrības, jaudīgs elektrības sporta, pasaules līmeņa sporta kārtings, kurš izēd visus benzīniekus. Un čals, kurš grib mazgāties, uzbraukt, netērēt, visi 3 vienā, varētu teikt. Roberts Vītols būs ar savu Pūr Baltics vannu, kas ir būvēt Blušaku darbnīcās. Nu ko tad, vīri, jūs esat gatavi, kuru? Nu tad uzskaitīsim no 3, 2, 1 un aiziet, sākam vilkt. Nu, izskatās, vannai nav kaut kāda, vanna nav ieslēgta. Vanna tagad ieslēdz. Nu, ko tad vēl vienreiz? Nu, aiziet, te jau viss sākās, un izskatās, ka vanna ir gana spēcīgāk par Blušaku sporta kārtīgu, nu, varētu teikt, vilcē. Es nevarētu teikt, uzrāvienā, bet vilci ļoti labi vannai. Vanna varētu braukt uz pasaules čempionātu posmiem, sacensties ar kārtīgiem un visus uzvarēt. Tas gan būtu kronis, jāsaka tā. Ar aplausiem, jā, dārznieks tiek izvilkāts gar visiem skatītājiem, atrādīts, jo dārzniekam vēl darbiņš stāv priekšā, protams. Uz atpakaļ jāskatās, jā, spoguļi nav šiem kārtīgiem īstenībā noderētu. Nu, ko aplausus. Pirmo reizi mēs redzējām tā dzīvajā Pūr Baltics vannu darbībā, arī es personīgi redzēju pirmo reizi un pārsteidz tas. Notiek ar tādu lielu cerību, ka nekas netiks norauts, jo šīs video kameras nav tas lētais gals. Pirmais fināla brauciens ir sācies un novērtējam šo. Prātīgi ieripoja iekšā šajā stadionā, atceramies pieskāriens papildus punkti un dīzeļu dzinējs. Un ļoti klušs BMW bija arī pusfinālā. Nu tagad arī nav diezko skaidrs un meklēt trajektoriju. Nedrīkst aizmirst par burnautu. Drifts šeit netiek vērtēts, tikai šis viens individuālais pieskāriens. Es domāju, te riteņi jādedzina nost. Tur nav ko taupīt. Jā, stūmie, redzam, aizmurs riteņiem ir daudz labāk saķert nekā priekš riteņiem aizstam priekšu taisnu. Varētu domāt, ka dzinējs ir aizmurē, pagažniekā ielikts. Nu, kaut kur cīnās, meklē piegājienu, lai uzdancinātu šo BMW mašīnu. Un ir pieskāriens, ir konstrukcija, netiek apgāsts. Es domāju, aplausus par pirmo pieskārienu. Gan jau mums būs vēl visādi pieskārieni, tagad jādedzina nost. Nu, tas BMW, es domāju, jātaisa mierīgs. Vai nu riepas, vai nu radiators nav variants, šis ir fināls, šis vairs nav nekāds pusfināls, nav nekāda iesildīšanās, neko neatstājam uz vēlāk. Žūri arī skatās, vērtē pilspals visiem rokās skurpulos, skatieni vērsti uz kūpošu automašīnu. Dūma aizvien vairāk, taču virziens ir nepareizais, visi dūmi iet salonā, arī šim pilotam tūlīt nebūs vairs neko elpot, neko redzēt, un kur nu vēl kaut ko par nākotni sakarīgi izdomāt, jādedzina ir, bet vaļā laist nevar, elpot nav ko, nu jācer, ka tur kaut kāds skābeklis ir līdz paņēmies. Un ļoti klusi, es varētu teikt, ka klusākās dedzināšanas mašīnas nominācija varētu būt tieši šim pilotam. Nu, riepas arī laikam ir no autobūvas.
būs uzlikts no kūku, neizskatās, ka tur kaut kas gribētu dalīties nost. Dūmi ir gana daudz, pietiekami, es teiktu, es nezinu, ko pilots šobrīd elpo, vai no aiztur elpo, un mirējs ir pēc savas izglītības, ir viss kārtībā rāda. Varbūt, ka lieto ikdienā, tad pierod tāpat kā pie cigarešu dūmiem. Nezinu, kā tas darbojās, bet acīm redzot darbojas dūmi ļoti daudz. No BMW redzam tikai aizmugurēju daļu no lukturus, durvis, pēc durvīm spriežam, ka tas ir sedans, E46. Tas ir viss, ko mēs redzam. Daudz dūma riepas paliek aizvien mīkstākas, laikam pārcelt tur roku uz augšu. Tas nozīmē, ka dūma palielināsies un tūlīt arī palielināsies spiediens riepās no karstuma un ir gaidāms labs šāviens, pavisam noteikti neizpaliks. Es domāju, jo tad tas spiediens ir daudz. Es domāju, vairāk nekā tādā, labi uzpildītā propāna balonā, tad riepās iekšā sagrājas spiediens. Atliek tikai sagaidīt, dūmi jau maina krāsu, tādi melni sīli paliek, deg ne pa jokam. Ko elpo šis pilots, es vienkārši nevaru saprast, bet izskatās ar noskaņojumu visi kārtībā, drusku paliecās pa logu ārā, paskatās, vai vēl ir uz zemes, un ko sprodzienu, viss aizlido pa gaisu kaut kādu plasmu, un arī video kameru, diemžēl, es domāju, skaņa ir tiešām fantastiski, to garantē šis V8 zinējs, kādus cilindrus tur uz savu pusi, jaudas pietiek, tur mēs sakraut diezgan augstos robos, lai var uzteikt labi, apgriezieni vajadzīgi priekš labas teikšanas, tiek iesildītas riepas, būs mazais pieskāriens vajadzīgs, es diemžēl pats neredzu šo pieskārienu, tad skatītājiem jāpalīdz, ja ir jums ļoti skaļi, lai mēs zinām, kas tur, ir laikam nebija, pilot tiesnesis saka, nav pieskāriens, un ļoti, varētu teikt, asa, bet pietiekami maigs, lai visu konstrukciju paliktu vietā, un tad varam sagaidīt, ka viss tikai sāksies. Tūlīt tiks paaugstināti ātrumi, protams, apgrieziena aizmugurējiem, velkošiem riteņiem. Kas te notiek? Te ir pārāk daudz automašīnas jau iekšā trasē. Izskatās, ka te būs kārtīgs dzirnaviņas, drīkla pasaulē, šito mēs saucam par dzirnaviņām. Tā ir kārtīga dēja, te būs jāatrod ceļš, protams, šim karstgalviem. Šajos dūmos, šoreiz oranžs dūmu, redzam, gan dūmas veids, gan riepas ir vienādās toņos. Tas gan ir kaut kas neredzēts, parasti jau, protams, atšķirās visas šīs sveices no riepu krāsām, bet te visi saskaņots, varētu domāt kādā krāsu veikalā, ka ir piemeklēts tas viss. Un kabriolets turpin zīt uz riņu, protams, kabrioletam salonā nekrājās tik daudz dūmu, kabrioletam drusku vieglāk dzīvi. Un aiziet skatītāji, taisam troksni, te viss notiek. Un BMW tiek izārdīts. Tas ir jauns pavērsiens. Tas bija pa dūlu, bet tas ir tas, ko es saku, ir jārēķinās skatītājiem, neejam pa tūlu nožogojumam, jo šīs automašīnas brauc līdz ar lišķīs, viss riepas pa gaisu, dūmi, oranži, paskatāmies, cik tālu otra rajonu mēs vairs neredzam. To mēs tikai kārtē varam apskatīties, un kabriolets ir izārdīts. Vienkārši pavērsiens, kur neviens negaidīja, un tas ir tas, ko es saku, mums ir drošības nolūkos jāskatās, neejam pa tūlu nožogojumiem, šie vīri brauc līdz ar un dažreiz pat ir pa tūlu. Protams, šajos dūmos var nepamanīt šos nožogojumus. Bet neviens cietis nav, un tas ir pats galvenais. Varam turpināt sacensību, tikai automašīna gan izskatās pamatīgi cietus, tur ir norauts aizmugurējs bufers, ir izšauti drošības saķņi no aizmugures. Šis ir tāds kaut kas pavisam jauns, ar to droši vien būs jārēķinās nākošajās reizēs organizatoriem jāliek vēl papildus kaut kādas statnes, riepas, nezinu, varbūt tāds ugunsdzēsēju mašīnas būs vajadzīgs visapkārt, jo no krāzēs un no zila visi baidīsies, neviens nebrauks tik tūlu. Visi jau uz tādu mazu pauzīti ir, bet tas tik bija šovs, labi, kad noreaģēja. Ir jāšauj vaļā, tātad, ko mēs varētu izdarīt, mēs varētu izskaidīt. Tad 5. numurs no 5 arī skaitīsim. 5, 4, 3, 2, 1 un aiziet! Lai sākās šis viss, tātad mūsu uzmanībai 2 3. sērijas BMW, abi 2 līdzīgi, bet nevienādi. Tātad vienam turbodzinējs, otram ir atmosfēriskais dzinējs. Viens savu te ir iesācis, otrs arī, protams, iegriežās, jo redzam, viens ir jaudīgāks uz stāvieniem un ar salūtu. Kaut kas nebija salūtu. Vai jūs tas kādā jaunākā reizē šināt salūtu? Es nekad dzīvoju. Tā ir, ka mums ir 3. krāsa, oranžs, 6, sarkan,
rīki neparādās no dzinēja telpas, tas nozīmē, ka tur ir viss kārtībā un tas tik drīz nebeigsies šis šovs. Tomēr mums parādās kaut kas no dzēsēšanas šķidruma. Viens BMW ir pārkarsts, otrs vēl dzīvāks pa dzīvi. Tur viss notiek. Žūrija arī tiek savs salūts noveikšanu. Šitāds salūts nav redzēts kopš atmodas laikiem. Es domāju, ar aplausiem šie trakuļi ir pelnījuši skaļus aplausus. Tādu salūtu neviens negaidīja. Neviens, es domāju, pat valsts prezidents šiem nebūtu gatavs jāvestos šeit uz vietas. Un diemžēl, ka neatrodas, jo šis jau bija kaut kādā citā drusku līmenī. Viens un aiziet, lai mums Mercedes uzdejo savu deju, un tā ir tikko sākusies tātad 2 kompresors, kas pa iemetienā rokas brēmas pirmais, man liekas, kas ienāk iemetienā un visā šajā pasākumā. Un atkal rokas brēmas un dāvana Žūrijai, protams, akmeņu dāva, viss pa gaisu. Un pieskāriens izpaliek, diemžēl sabremzējās, no jātrāt ir, protams. Ļoti labi ir piegājis šai lietai, jo šis braucējs no Siguldas, jau pirmajā braucienā šis Mercedes likās, ka drusku nevainojam, atkal garām. Ļoti plašu amplitūdu, ļoti daudz smiltis bija pa gaisu. Šis Mercedes dara visu dara, ko arī izdarīt, protams. Tas ir fināls un nav strikta elementi. Pieskāriens, tas nav pieskāriens, tas ir kārtīgs sitiens, tur viss aizloja pa gaisu. Dildo būs vajadzīgs, es domāju, ķirurga apmeklējums. Un vēl nekās Mercedes un tagad sākās tīšas darbi. Un ātrum tiek palielināts, protams, un domāt. Salons ar dūmiem. Un viena riepa gaisa ātri gan un nepārtrauc dedzināšanu. Protams, vēl viena riepa ir palikusi. Tur tanks skrāpē grīdu. Bet otra riepa vēl turās. Spīdīgi turās. Un mēs esam tādā griezieni. Tur jāiztur arī motoram ir višies. Galvenais, lai dzēsēšana un arī otra riepa sāk ārdīties. Viss lido pa gaisu. Audīju šaujās līdz kosmosam. Un papām arī otra riepa izlido. Uz diskiem pabeidz Mercedes šo savu izrādi. Tas ir fantastisks pirmais, kas notināks 2 riteņus, kur tā rītīgi līdz galam, neko nežēloja, tas viens disks gan, es domāju, cūkam. Auko vilku garumā Konstantīns Krasovskijs, jūs uzmanībai aiziet. Viss noslāpa. Davai tad uzskaitīsim 3, 2, 1 un aiziet pilna gāzi. Tad fināla brauciens, tur nav vairs ko notaupīt. Visi jāizdara līdz galam un atmeņ. Atkal lido Žūrijas virzienā. Vajadzēja paņemt ķiveru ar stiklu līdz laikam vai kaut kā nirei tērpu, kaut ko tam līdzīgu. Uzskāņi ir ļoti skaisti, protams, šim 8 zinējam, tur viss strādā nevainojam, visi cilindri izpild savu darbiņu. Tagad tiek medīts dildo. Dildo ir jānomedī un skatītājiem jāpalīdz Žūrijai, jo Žūrija tagad ir dūma aizsakā, neredz dildo. Ja notiek pieskāriens, aiziet ļoti skaļi aplausi, lai Žūrija zinātu, ka tas ir noticis. Un ko sāk degt? Kā ar vertikālu. Jā, patiesībā šo raidījumu atbalsta kāda vertikālā šo. Jā, šo saiti jūs nekad nenopirksiet lūzni, vai iespējams vispār nenopirksiet automašīnu, ja jūs uzzināsiet, kādas visas automašīnas mums ir apkārt. Bet šitā automašīna ir noteikti labākā, kāda šobrīd darbojas šajā laukumā. Tur ir viss aizvicināts līdz galam, jā, virzuļi savu deju ir iesākuši kārtāns, jā, centra pēc likums mēģina laust. Riepas, protams, sāk atdalīties korti. Tur lido visus visām pusēm, kā ar vertikālajā. Jūs pārbaudot šo automašīnu, droši vien jums pateiks, tur viss kārtībā. Šī automašīna lido tikai svētdienās, braucot uz tuvējo baznīcu. Bet izrādās, kas notiek, ka viņi tiek dedzināti līdz grīdai un Baltikas Burnout Challenge Priekulas lidlaukā. Jā, ik ar svētku. Tur lido viss pa gaisu. Tāds mazais klusums, neviens nesaprot, kas tas bija. Perekūpu darīšanas. Viss kārtībā. Autiņš notirgots. Jūs esat redzējuši, ka šī tik labi var automašīnu nopirkt.
Tie dūmi nav no dzinēja. Dūmi noteikti ir vienkārši no garām braucoši tramvaji ienākuši salonā. Vēl kaut kādas muļķības tur noteikti tiks sastāstīts. Un tas cilvēks, kurš tikko automašīnu nopirka, tic visām šīm pasakām un zvanījis draudzenei, teiks man jauna beha, aizlaidīsim vakarā uz Saulrietu Liepājā. Jā, ar aplausiem viens pilots ir pametis, protams, un jaunais īpašnieks priecīgs var braukt bez riepām prom ar diezgan izjātu motoru, jāsaka, ir šajā gadījumā. Dabūja piepīvāt tas bleķi gabals. Aplaus šiem trākuļiem, jā. Kostja no Jēkabpilas uzlāja ne pa jokam. Viss kārtībā, dūmi. Bleķī, tad 3, 2, 1 un aiziet. Lai šies Volvo parādas, ko es spējīgs, ja uzvarēja pagājušā gadā Volvo, tad viss iespējas arī šajā gadā Volvo, tikai cits Volvo. Šis ir universāls un šis ir vecāks. Šis nav taksis, bet šitam jau izskatās, ka ir vienkārši nenormāli daudz. Un izpūtais aiziet pa zemi, tātad rezervs turpina dalīties automašīnā. Jā, arī šajā automašīnā izpūtais aizlado arī, protams, mēģinot noķert ilgo izaicinājumu. Tas bija kārtīgs apgrieziens, centrveids tiek parādīt no vislabākās puses, un Volvo motors ir iedziedājies tā pa īstam šobrīd. Izskatās, ka žūrija tiks veltīts ar Artava akmeņiem, jā, protams, tas tiek izdarīts, un vīrs ar kameru mēģina tikt nenobraukt, un patiesībā šim vīram ir ļoti daudz darba. Un izskatās, kas pa sprādzienu. Nevar saprast, tā nebija riep, tas bija motors, kas izdevs šādus šāvienus. Iespaidīgi, nezinu, no kuriem tas nāk vispār tādu šāvienu. Šis Volvo ir gatavs noraut jumtu, jā, pilnībā. Jumts līdo prom vēl atkal šāvienu, bet tā nav riepa. Riepas joprojām ir vesels šim spēkam un ātrumā tīties par tās Volvo. Viss deg līdz pēdējiem nos no šim Volvo ir iekšā. Un kas par troksni šo visu nenormāls troksnis pāra. Šī mašīnā varētu laboties ar cīnēju izturību, šī visu izturēt. Viņam ir tiešām ražots no kaut kādiem materiāliem, kur nedils. Un ir viena riepa aiziet. Projām nav, tikpat vēl viens cilvēks ir reize. Pamatīgi šāvien atpakaļ automašīnu. Jāatciet, ka šis izturēs, jā. Mēs visu smēgām. Jo šim Volvo jāizbrauc līdz tūkumam, jo tūkumam šis nenormālākais status, kas tagad te tirās vārkās, un vienkārši nav robežu. Ne jaudai, ne centrpētai, ne fizikai. Speciāls vispār jau ir pārkurs. Tāds jau ir līdz visu pārkars, bet joprojām turpin šo automašīnu tīt un viena riepa ir pametuši čatri, paliek vēl kreisās puses ir rītens speciāls. Šis rītens, domāju, tur viss palīd, un kas par šāvienam, kas par liesmām, tas nav salietas, tās ir no motora, no apakšā. Nezinu, kādas sajūtas pašam pilotam iekšā mašīnā, kad tur apakšā notiek vienkārši atomsprādziens. Jā, tas bija virs aparāta robežām. Šis ir tas brīdis, kad es skaitu lūkšanas, lai tas viss beigtos bez problēmām, jo liekas tiešām mašīna uzlidos pa gaisu, bet viņi nekur neuzlidoja. Tātad tiek samalizēts Demčūks, jūsu uzmanībai aplausi 5 baļu skalā. Un viņa beigas, protams, aiziet. Ko priekulnieks? Priekulnieks ir jau sācis savu deju. Jā, es pasteidzās, bet labi, lai iet. Ko te novairs? Šis vīrs jau neko. Šis jaudīgais turbo motors ir uzsākt savus darbus. Viss tur taisni ilgu aizlido. Un tad Kristus aizplūk vēl vienreiz, tur ir īpaši maiņas pret šo izaicinājumu. Šis priekulnieks ir atbraucis izdarīt visu, lai uzvarētu te kultu. Jā, kas par dzirna viņam, kas par darbiem, kas par atgriezieniem. Tur ir degviela, tur ir jābūt, viss tiek izstālēts pilnīgi viss. Šis
bagātīgi. Es domāju, žūrī vairs neko neredz, neviens neko neredz. Automašīna stāv visi vienos dūmos. Nu jā, atceramies arī pusfināla braucienā Kristuts neko neredzēja vienu brīdi, arī šobrīd ir pazaudēti gan redzi, gan skābeklis, ir jāuzalpo svaigs gaiss, jādzesē motors laika vēl ir, es domāju, ka tas vēl nav beidzies priekulnieks, nu paskatāmies, kā uzlai no atbalstam šo vīru. Nu tas ir kaut kas, nu tik daudz, un kas par ovācijām, vienkārši fantastiski. Ingars Kristutis savu E36 atpūto cīnējis jaudīgas apakšā 620 sekspēki šai automašīnai. Un iet līdz ar skatītājiem būni pa gaisu, protams, filmētāji un viss lido. Rezervs lido, koka lido, skatītājiem ir jāuzmanās. Nu tas bija kaut kas motors, vēl pēdējos šāvienus izdara un Kristuts apstājas malā. Un rezervs, cik tās rezervs? 3, 2, 1 un aiziet! Tur ir pauzi, jo tie kaut kur labi, tā paša darīšana ir jāsāk. Sacensība nav ko vilkt garumā. Eriks 7 mans, tu jūsu uzmanībai pēdējais dalībnieks šodien, dalībnieks, kurš piedalījās Bluešoka reizes izaicinājumā un atgriezās sacensībā, jo ļoti spēcīga konkurence bija šim vīram pusfinālā. Nu, redzamā Latvijas tematika, Latvijas hokeja krekls, Latvijas karogs un, protams, arī pati muca. Nu, ja motors nekūp un mazām jau baigi nekūp, tad ir jāizmanto šāds paņēmiens dūmas svece, izkūtēja, aiziet pilnu gāzi un tur viss sāk degt. Nu, skaņa ļoti īpatnēji atgādāšu motoru zinās. Šai automašīnai lomi pa gaisu ir skaisti kaut kas pavisam cits kaut kas sen kur viņi tiks ir maza pauzīte. Nu, ļoti mierīgs, starp citu, braucējs. Nu, ja te notika traks lietas, tad pats braucējs saglabā pozitīvismu, mieru, viss kārtībā. Nu, ko aplaus arī šim braucējam Jānim Ancānam. Lietas. Tātad trešā vieta, es pieļauju, būs viens no lielākajām ovācijām tieši tāpēc, ka šīs sportists nāk no šīs skaistās mazās Latvijas jaunās pilsētas Priekuls Ingars Kristutis, trešā vieta, ar savu trešās sērijas BMW turbo dzinēju, jāizcīnījās 14 braucējiem priekšā, un tika trešajā pozīcijā. Jā, priekulnieks uzlaid nepajokam, zinām, tur lidoja pa gaisu vizdi, lidoja potīkīts, lidoja riebas, jā, aplausi, un arī līdzjutēji pūls bija gana liels, kā jau mainiekam. Bija prieks vērot šo sportistu šodien šeit. Un saņem, protams, aplausus un apsveikums arī no organizatoriem, no žūrijas. Tātad žūrijai nebija vienkārši uzdevums visu to izdarīt. Un Sailund spēcbalva 200 eiro vērtībā arī piegādēja no Sailund. Tātad arī Sailundam paldies, ka bija šodien ar mums un visām balvām, visiem konkursiem. Tiešām papildināja šo dienu un ejam tālāk. Tātad otrā vieta, Sudrabs, vicečempions šajā pasākumā. Nu tas vīrs Aleši sev piesaka skaņu, šoreiz uzkāpa arī uz koda piedestāla, ne tikai bildēs Edgars Zagursen no Dundagars ar savu 4,4 litrā prīkoto 5. sērijas BMW. Nu tur gāja traki, tur bija veseli 3 BMW un tur lidoja buferis pa gaisu un paldies Dievam palika visi cilvēki, kur jāpaliek, bet šovs neizpalika. Oranži dūmi, saskaņoti dūmi, sveces ar riepām vienā tonī. Un
Jā, šī centra pēc radītā, kas atstājās pret asfaltu, radot šos dūmus un šīs emocijas gan pašiem braucējiem, skatītājiem un, protams, žūrijai un šo sarežģītu uzdevumu nospriest, kurš ir labāks, kurš varbūt mazāk veiksmīgs. Un, protams, no Sailona arī balva 250 eiro vērtībā riepu iegādēji. Nu, ko tad mēs esam nonākuši līdz pirmai vietai, tā vieta, kas ir uzvarētāji godā un tāda arī vēsturē paliks. Tātad Pūr Baltics Burnout Challenge 2023 uzvarētājs ir šajā sacensībā Raivis Veikšāns no Jākopils ar savu nenormālo salūtu, kas šā un nebeidz šā. Tas bija fantastiski, neviens jaunākais salūts nestāv klāt šim šovam, ko mēs redzējām šī Jēkabpiliešu izpildījumā. Jā, divi ļoti vienādi BMW uzlaid, nu tā nepajokam dūmi, uguni, šāvieni. Nu šovs tas, kas viss ir vajadzīgs šādā pasākumā. Nu, vīri, neejam vēl prom, uz piedestālu paliekam, jo mums ir viena spēcbalva. Un spēcbalva mums ir 3. vietas īpašniekam par dildo iznīcināšanu no Sexy Style LV. Un tur būs pie viņai vai nu, jā, ar aplausiem, tas ir arī sponsors šim pasākumam. Protams, drusku mazāks, bet nu kaut kas uz to pusi doma tā pati. Ja iemācīsies pa širo trāpīt, tad pa lielo bez problēmām. Nu ko, vīri godam pacīnījušies, vīri ir nopulkuši uzvaras laurus. Mums ir priekšā redzams čempions, šo sacensību uzvarētājs. Un tūlīt arī šampaniešu šalts, protams, ir neatņemams sastāvdaļa. Šampanietis līdz visām pusēm šī karstā vasaras diena tiek atzīmētā nepajokam. Brauca traki, laistās traki, svināk, nosināt visu. Šie sportisti māk, aplausi. Kas ir nopelnījuši šādas svinības. Fantastiski. Jūsu priekšā šī Pūr Baltics Burnout Challenge posma 3 spēcīgākie, veiksmīgākie braucēji. Ka jūs joprojām te esat daudz un tas ir rīkīgi forši. Paldies! Tas mums ļoti nozīmē daudz. Paldies! Un tāpēc mēs esam tādu maģisko Pūr Baltics kasti uztaisījuši, kur ir dažas foršas lietiņas, kuras mēs gribam uzdāvināt kādam, kas ir izturējis un palicis līdz beigām. Un mums ir pilnīgā randomā šie biļešu numuri. Es nezinu, jums pie rokas jāskatās vai nu telefonā vai kaut kur jūs esat ņēmuši. Noteikti. Jā, uz biļetēm, jā. Visticamāk, kad lielākā daļa viņas ir pakāsuši, un tas ir arī, jā, un uz vietas viss kaut kas var būt, tā kā sorry, bet tiem, kam sakritīs, būs forši. Tagad saukšu cipars. Es ticu, ka mēs šitā ilgi mauksim, jo te noteikti daļa ir aizbraukusi, un kamēr kādam izskatīs. Un cipari būs 2, 4, 4. Visi tā, viņiem visiem liekas tā ir. 6, 6. Jā. Tā kā super bingo, ne, kad raujās ārā. 2, 8, 7, 4. Ir? Nē. Nav mums, jā? Malcam nākamo, jā? 2, 4, 4, 6, 6, 3, 2, 0, 5. Šis būs garš vakars, iekārtojoties ērtāk. Tā, melno tēju un siermaizītes sagatavojot. 2, 4, 4, 6, 6, 3, 2, 1, 8. Nav? Aizmoksim rītīgā raznusātu līdās. Jā. 2, 4, 4, 6, 6, 3, 2, 0, 0. Nav. 2, 4, 4, 6, 6, 3, 1, 4, 5. Tā, vienas.
244 66 22 85. Ir? Aplaus! Parādi. Ideāli. Ļoti labi, nāc skatos. Aplaus. Nu, čāls izcēl. Super. Rekur, dām tev pasniegs kasti. Lūdzu, par cik tas ir pūri baldīgs, tā ir tikai kaste. Nu, bet kaste. Vismaz uzlīmes. Uzlīmes, super. Paldies tev. Super. Paldies jums visiem. Esam kārtīgi nobliezuši, daudz riepas nokūpinājuši un vēlreiz milzīgs paldies visiem, kas ieradās un ceru, ka jūs atbrauksiet arī nākamgad. Brauksiet nākamgad! Super! Paldies arī Cintaram, kas visu dienu mums bliez pa mikrofonu un uztaisam arī ovācijas viņam. Viņš ļoti gatavojās šim pasākumam. Super! Paldies! Tiekamies! Čau visiem!